Firma Provento savā noliktavā veikalā ir sarūpējusi tik daudz motoru klāstu jūsu saimnieciskajām, celtniecības, komunālu vajadzībām, ka es pat esmu apjūtis, cik daudz dažādu modeļu ir mums uz vietas. Dažādu saimniecību vajadzībām arī dažādu tipu motori, divu veidu benzīna motori un dīzeļmotors. Benzīna motori būtu ar horizontālo kloķvārpas novietojumu un ar vertikālo kloķvārpas novietojumu. Vertikālie motori tiek uzstādīti zāles pļāvējos, zemes urbjos un arī kādos citos agregātos, kur viņi der. Starp citu, arī laivas motoros uzstāda šādus te motorus. Savukārt, motors ar horizontālo kloķvārpas novietojumu izmanto visplašāk. Tātad, sākot ar ģeneratoriem, ūdenssūkņiem, vibroblietēm un pamatā arī motoblokiem tiek uzstādīti šādi motori. Respektīvi, tur, kur jūs redzat, kur motoru uzrauj tā ar striķi paņem un šādi te rauj, tur arī ir uzstādīts šāds te motors. Jūsu ērtībai mēs piedāvājam, lai nav jārauj ar roku un ar striķi, ar atslēdziņu un akumulātoru. Tiem, kas vēlas ekonomēt degvielu un grib lietot dīzeļdegvielas motoru, ir piedāvājums šādi te dīzeļmotori 5, 7, 10 un vairāk zirgspēku arī ar horizontālo asi, kurus tāpat var aizvietot ar šiem te benzīna motoriem. Pēdējā laikā ļoti populāri ir motobloku veco padomju laika pārbūvēšana uz jaunajiem šiem te motoriem. Lai tādu pārbūvētu, ir nepieciešams šādas te pārējas, ko mēs piedāvājam, izgatavojam šeit Latvijā un piedāvājam mūsu veikalā. Un ar šādu pārēju mēs varam iegūt šādu te motobloku, ar jau uzmontētu šo te Hondas tipa analogu motoru. Savukārt šādas plāksnes, kā es rādu jums, tiek izgatavotas, lai aprīkotu padomju laika MTZ tipa motoblokus ar šādiem te Hondas tipa analogu motoriem. Un šādi izskatās šāda te pāreja, lai jau varētu piestiprināt un lietot jau modernu, mūsdienīgu motoru. Savukārt tie, kas paši izgatavo kādus agregātus, kādus mehānismus vai paši grib kaut ko uzbūvēt, mēs esam vienīgie Latvijā, kas piedāvā šāda te tipa eļas sajūgus un sausā tipa sajūgus. Ja mums ar mazo motoru jauda 18 zirgspēku liekas par maz, tad mūsu piedāvājumā šogad jaunums 22 zirgspēku motors, 2 cilindri, V veida, ar piespiedu gaisa dzesēšanu, ar eļas radiatoru. Nozīmīgi vietu mūsu veikala piedāvājuma klāstā ieņem ūdens sūkņi, gan elektriski, gan ar benzīna motoriem. Sākot ar vismazāko 1,5 collu sūknīti ar mazu iekšdedzes motoriņu, ko katrs var iedarbināt un tādējādi sūknēt ūdeni, līdz pat 2, 3, 4 collu ūdens sūkņiem ar benzīna motoru. Un arī šeit tiek izmantot manis jau pieminētie horizontālās kloķvārpas novietojuma motori. Kā arī, protams, aksesuāri klāt, ūdenšļauks un visas iespējamās rezerves daļas šiem te ūdenssūkņu korpusiem. Šeit jūs priekšā ir dažādi mehānismi, kas atvieglo mūsu ikdienas dzīvi, paceļot jebko kravas, priekšmetus, izcelt, iecelt viņķus un krāni. Tātad viņķis mums būtu 220 voltu no sprieguma, 12 voltu kvadratcikliem automašīnai, arī ar roku velkamas viņķis, tādas, kurām nevajag nekādu strāvas avotu. Jaunums Latvijas tirgu ir šādi te krāni ar hidraulisku cilindru pacelšanas mehānismu. Šādus krānus var ievietot gan kravas kastēs, gan pick-up tipa automašīnās, un šāds te krāns var pacelt līdz gandrīz 2 tonnām kravas. Saimniecībā nevar iztikt arī bez presēm, hidrauliskajām presēm. Jūs priekšā 2 vispieprasītākās 10 tonu un 20 tonu preses, kuras labi atšķiras ar to, kad šīm abām presēm ir tā saucamais peldošais cilindrs. Saimniecībā bieži vien mēs nevaram iztikt bez virpām, frēzmašīnām, stacionārām urmašīnām un citiem elektrodarba galdiem, par kuriem visu informāciju jūs varat saņemt mūsu mājaslapā. Arī zemes urmašīnu klāsts mūsu veikalā ir visplašākais. Mēs piedāvājam vismaz 5 modeļus uzreiz uz vietas veikalā, sākot no vismazākā 52 kubikcentimetru zemes urbi, 71 kubikcentimetru un mūsu lielā monstra 6 zirgspēku 4-takta motoru darbināmu zemes urbi, kāds, manuprāt, ir lielākais Baltijā šobrīd sastopamais. Lielām un mazām saimniecībām mēs piedāvājam motobloku, kas ir neatņemams palīgs saimniecībā, dažādu jaudu ar visiem iespējamiem agregātiem.
zemes frēze, pļaujmašīna, kartupeļu racējs, vagotājs, ūdenssūknis, piekabes un tā tālāk. Jūs priekšā asfaltu un betonu zāģi ceļu būvētājiem un citiem saimniekiem. Kā arī piedāvājam vibroblietes, sākot no 65 kg, 100 kg un vairāk kilogramīgās blietes ar benzīna motoriem. Arvien vairāk cilvēku novērtē sniegpūtēju priekšrocības. Arī mēs piedāvājam sniegpūtēju, sniegu novākšanai, sākot no vismazākajiem līdz pat tiem lielajiem, kuriem ir kāpurķēdes. Mūsu piedāvājuma klāstā benzīna ķēdes motorzāģi dažādām meža vajadzībām, meža darbiem un malkas zāģēšanai. Saimniecībā vienmēr nepieciešamie trimeri. Mūsu gadījumā piedāvājumā nemazāk kā 52 kubikcentimetri, lai viņi ir darbspējīgi. Vienā rokā man ir trimers ar krūmripām, un otrā rokā man ir multifunkcionāls agregāts, kuram var pievienot vairāku veidu ripas, trimeru, auklas, tad koka zāģi un arī dzīvžogu šķēris. Šis šķeldotājs ir viena nāvīga, forša un laba un ražīga iekārta. Es to jums nodemonstrēšu. Neaizvietojama lieta saimniecībā ir šāds augstspiediena mazgātājs. Ar šādu mazgā gan kravas mašīnas, gan vieglās mašīnas, gan traktoru tehniku. Un pozitīvais ir tas, ka šo spiedienu mazgātāju darbina ar benzīna motoru. Tas nozīmē, ka jūs varat aizbraukt ar viņu pie jebkuras ūdens krātuves. Mūsu uzņēmums piedāvā dažādus piekabināmus agregātus pašgājēja mašīnām, kvadricikliem, traktoriem un visam, kas spēj pavilkt tādu agregātu. Viens no tiem ir slaukāmā birsta. Šo birsti var slaucīt gan ielu, gan trotuāru, gan zālāju no lapām, gan ļoti bieži šādu slaucītāju izmanto zirga audzētāji zirgābolu novākšanai no lauka. Visus šos mehānismus, ierīces un agregātus mēs piedāvājam jums, lai atvieglotu jums dzīvi. Par to, ko mēs šeit rādām, un arī to, kas ir veikalā, jūs varat pārliecināties mūsu mājaslapā provento.lv, mūsu internetu veikalā vai atbraucot pie mums personīgi Rīgā, Biķernieka ielā 58. Un, protams, vairāk nekā 20 gadu labas kvalitātes un pārbaudītas automašīnas no Eiropas. Ar mums būs drošāk. Provento!